te biju pirms 11 gadiem. Viss bija citādi, jo tas bija īsi pēc komunisma krišanas un atbrīvošanās. Publika šovakar bija vienkārši apbrīnojama. Tas bija fantastiski. Londonā dzīvojošais skotu puisis ir arī lieliskā muzikālā formā un nesen Austrālijā ierakstījis džeza albumu, lai gan pats par sevi saka pretējo. Es esmu ļoti slinks. Man labāk patīk braukāt ar divriteni pa pilsētu. Es vienmēr esmu uz divriteņa. Esmu ļoti slinks. Pirms 6 gadiem, kā traka disko ballīte ar visu tādu iztaisīšanos, disko nakts šajos gados ir augusi. Tagad tā jau vairāk izskatās pēc 70., 80., 90. gadu skolēnu tādu kā klases vakaru. Bet, kas zīmīgi, dažu veco disko bēndu dalībnieki kļūst daudz jaunāki par šī pasākuma apmeklētājiem. Apmeklētāju skaits tuvojas 10 000. Uz vienu nakti Ķīpsalas hala pārvēršas milzīgā disko klubā, kur savu jaunības un skolas laiku melodiju pavadījumā iztrakoties tiem, kur sirdī vēl jauni, bet parastajos klubos jūtas kā aizvēsturiski dinozauri. Iespējams, tiecoties pēc mūžīgas dzīvošanas, sastāvu nemitīgi atjauno 1981. gada Eirovīzijas projekts Backstreet.